Es sludināšu Dieva vārdu. Protams, būs arī aizlūgšanas par dziedināšanu. Dziedināšanas avots ir Jēzus Kristus, Dieva dēls, kurš 2000 gadus atpakaļ atnāca virs zemes ar vienu mērķi, lai uzmeklētu un glābtu pazudušo. Bībele saka, ka ik viens, kurš dzīvo un tic viņam, tas nemirst nemūžam. Dieva vārds saka, ka viņš ir ārsts, dziedināšanas avots, dzīvības avots. Dziedināšana ir iespējama. Pilnīga dvēseles, gara un miesas dziedināšana ir iespējama tikai viena iemesla dēļ. Ja Jēzus kļūst par tavas dzīves saimnieku, kungu, ja tu atļauj viņam valdīt savā dzīvē, ja tu atzīsti, ka viņš ir Dieva dēls, ka viņš ir Dievs no debesīm nācis, kas ir samaksājis pilnu cenu, nomirst pie krusta savā vietā. Ja tu atzīsti, ka tu esi grēcinieks un ka bez Kristus upura tu nespēji būt izglābts saviem spēkiem, pašpestīt sevi nav iespējams. Ja tu to atzīsti, un ja tu lūdz, lai Jēzus nāk tavā sirdī, un ja tu turpini staigāt viņa ceļus, tad dziedināšanas avots ir atvērts tavā dzīvē. Tāpēc pirmā daļa dievkalpojumam būs, ne dievkalpojumam, bet manā vārdam. Es vēlos, lai neviens no mums, kas šeit esam, neaiziet prom no šīs vietas bez Jēzus savā sirdī. Ja tu šodien vēl nepazīsti Jēzu personīgi, tad es gribu ar viņu tevi šodien iepazīstināt. Es personīgi nevēlos, un es zinu, ka Dievs to negrib, un tā ir viņa karstākā vēlēšanās, lai katrs viens šeit, ja kas nepazīst Jēzu personīgi, ja viņš nav tavs dzīves vadītājs, nav tavs dzīves kungs, ja viņš nav tavs dzīves numuri 1 sastāvdaļa, tad Dievs grib, un es to gribu, un mēs gribam, ka tu iepazīsties ar viņu personīgi šodien. Lūk, tāds ir mērķis. Ja tu pazīsti viņu, tu tikko mēs dziedājām dziesmu, jo tu esi viss, kas man ir vajadzīgs. Pirmkārt, tev nav vajadzīgs ārsts, pirmkārt, tev nav vajadzīga nauda. Pirmkārt, tev nav vajadzīgi labi sakari valdībā vai kur citur, vai tirdzniecībā. Pirmkārt, tev ir vajadzīgs Jēzus Kristus, un pēc tam būs viss pārējais. Jo viņš ir dzīvības avots. Saki, viņš ir dzīvības avots. Viņš ir dzīvības avots. Un tēma, ko es sludināšu, man kāds mūsu draudzes apmeklētājs dažas dienas atpakaļ man e-pastā uzrakstīja vēstuli. Viņa teica, rakstīja. Apmēram tādi tie vārdi bija. Mācītāji, man apmeklējot tavu draudzi, ir palicis bail no elles. Es dzīvoju pastāvīgās bailēs, es nevaru normāli mācīties, es nevaru normāli strādāt. Es nezinu, kāpēc viņai ir tik ļoti bail no elles. Ļoti iespējams, ka tāpēc, ka cilvēks grēko. Tāpēc, ka cilvēks zina, uz kuriem viņš dodas. Jo tik bieži par elli es nesludinu. Tik bieži es neceļu lielo mācību par elli, atklāti sakot, vienu reizi tikai šos 5 gadu laikā. Draudzē tikai vienu reizi 5 gadu laikā esmu mācījis mācību par to, kas ir elli un tā tālāk. Bet, protams, elle tiek pieminēta, tāpat kā debesis tiek pieminētas. Tā ir neatņemama evaņģēlija sastāvdaļa. Tā ir neatņemama evaņģēlija sastāvdaļa. Un šis cilvēks man rakstīja, lūdzu, pēc šīs traģēdijas solitūdē, kad cilvēki ir zaudējuši tik daudz savus tuvinieks, ka visam ir skumjas un bēdas, lūdzu, svētdien dievkalpojumā nebaidi nevienu relli. Un es sapratu, kas man ir jārunā. Un es sapratu tajā brīdī, par ko man ir jārunā. Kā tas ir? Nebaidi. Es nevienu nebaidu. Es sludinu patiesību. Ja draudzē nerunā, ja runa tikai viena puse, Dievs ir labs, Dievs ir halleluja, Dievs nevienu uz elli nesūta. Tu vari dzīvot, kā tu vēlies, būt, kur tu gribi, uzvesties, kā tu vēlies, un tam nebūs nekādas sekas, un tu tik un tā nonāks debesīs, draugi, tie ir meli.
evaņģēlijas sastāvdaļā ietilps gan debesis, gan elle, bet vidū ir Jēzus Kristus. Ir tikai viens ceļš, patiesība un dzīvība. Ir tikai viens ceļš, kā izbeigt no mūžīgās sodības un iemantot mūžīgo dzīvību. Un viņa vārds ir? Jēzus. Viņa vārds ir? Jēzus. Viņa vārds ir? Jēzus! Halleluja! Viņa vārds ir Jēzus. Svaidītais glābējs, apstiprinātais, pilnvarotais glābējs. Viņš ir glābējs. Vienīgais glābējs, kurš spēj atpirkt tevi no pazušanas, no mūžīgas pazušanas ellē. Draugi, ir debesis un ir elle. Debesis un elle sākās jau virs zemes. Visas tās labās lietas, ko mēs baudām, var saukt par debesīm. Un visas tās sliktās lietas, ko mēs baudām jau šeit virs zemes, var saukt jau par elles zemes virsū. Kad cilvēki ir nonākuši atkarībās un dēļ tā cieši, kad ģimenes šķirās un bērni paliek bez vecākiem, kad notiek traģēdijas tādas kā Zolitūdē. Draugi, tā jau ir daļa no elles zemes virsū, bet tas vēl nav viss. Es atceros sevi 2000. gads. Pirms 2000 gada. Es sēdēju pie plīts. Malkas apkure bija. Pie plīts ar neasu nāzi rokās. Ar neasu nāzi rokās. Un es domāju par to, kā padarīt sev galu. Man bija ļoti jāsaņemās, lai šo neaso nāzi, un tu jau esi dzirdējis par to, ka nāži mums asi nav bijuši mājās, arī tagad nav. Un es sapratu, es pārvarēšu tās sāpes un vēnes es pārgriezīšu. Bet galvā viena doma man pagānām, bet nekas jau nebeigsies. Tu nonāksi ellē. Nekas jau nebeigsies. Ir dzīve pēc nāves. Man nepārtraut, manī tā nebija skaļa balss, bet iekšēji sirdsapziņā. Sirdsapziņā tā skaļi runāja sirdsapziņas balss. Ja svētais gars pie manis runāja un teica, nekas nebeigsies, ir dzīve pēc nāves. Ja tagad tu padarīsi sev galu, tu turpināsi savu dzīvi tajā vietā, kur Dieva nav mūžīgā pazušanā. Un tad tev, mīļais draugs, tas, ko tu sauc par ēle šeit zemes virsū, tas tev liksies, tā kā pasaka. Un es nespēju izdarīt savu galu tikai viena iemesla dēļ. Es zināju, pagāns tāds, ka ēle ir. Un tu pagāns tāds. Nesaka man, ka tu nenojauti un nezini to, ka ir elle un ka ir debesis un ka ir dzīve pēc nāves. Un man ir laba ziņa priekš tevis. Ir tikai viens ceļš. Ir tikai viens ceļš. Saki, viens ceļš. Pasaka kaimiņam, ir tikai viens ceļš. Pasaka 3 kaimiņiem, ieklausies, ir tikai viens ceļš. Viens ceļš. No elles uz debesīm. Ir tikai viens ceļš. Un viņa vārds ir? Jēzus. Skaļāk! Jēzus. Vēl skaļāk! Jēzus. Vēl skaļāk! Jēzus! Halleluja! Dod skaistu aplausu tā kungam! Wow! Wow! Es esmu savā elementā. Šie ir man laimīgākie brīži, kad es varu uzkāpt uz lielās skatuves. Ik reiz, kad es sludinu, kā man kādreiz, kāds 10 gadus atpakaļ, kādā evaņģelizācijas dievkalpojumā, mums tur bija mūzikas grupas, rock grupas, un kas tur nebija. Tur bija pasaulīgā cilvēka izstāde kaut kāda, tur bija milzīgā hallē. Un viens vīrietis pienāk pie manis un saka, vai nav tā, ka tu tur uzkāp un sāc runāt, tad tu kļūsi cits cilvēks. Un pēc tam, kad tu nokāp nost, tu atkal esi tāds pats kā visi citi. Daļa patiesības tajā ir, daļa patiesība. Savā būtībā es nemainos, bet, kad uzkāpu uz skatuves, es esmu sludinātājs, Dieva vēstnesis, Dieva balss šajā brīdī priekš tevis, draugs. Halleluja! Un šodienas tēmas prediķim ir pati lielākā traģēdija. Wow. Pati lielākā traģēdija. Pati lielākā traģēdija. Vai kāds negatīvs nosaukums? Es ļoti domāju, vai tiešām vajadzētu likt tik negatīvu nosaukumu virsrakstu savai tēmai tādā brīnišķīgā dievkalpojumā. Un īpaši, kad šodien viss Latvijas kumst un raud un liek svecīts par bojā gājušiem 54 cilvēkiem un 7 vēl tiek meklēti. Vai tiešām mums vajadzētu tādu tēmu?
psiholoģiski nē. Ja domā tā, kā cilvēks domā, tad nē. Bet ja domā, kā Dievs domā, tad jā. Es negribu nevienu šeit. Es negribu melot. Es negribu izlikties. Es nevēlos radīt priekšstatu par Dievu un par tavu dzīvi tādu, kāda tas nav. Un es ieraudzīju Bībelē, ko Dievs saka par traģēdijām. Protams, tas ir sakarā ar to, kas notika dažas dienas atpakaļ Zoltūdē. Ko Dievs saka par šo situāciju? Es negribu teikt to, ko es saku, bet ko Dievs saka. Un tāpēc mēs visi varam atvērt Bībeli. Lukas evaņģēlijas 13. nodaļa no 1. panta. Un es zinu, ka daudz no jums tajā brīdī, kad uzzināja par šo traģēdiju, jūs iedomājaties tieši šo te raksturvietu. Daudz no jums iedomājās tajā brīdī tieši šo te raksturvietu. Jo šī raksturvieta ir tieši par traģēdijām. Šeit ir minēts 2 traģēdijas, 2 katastrofas, jeb 2 negadījumi, kuros ciet cilvēki. Lukas evaņģēlijas 13. nodaļa no 1. panta. Un te ir rakstīts, ka pie Jēzus atnāca cilvēki. Un cilvēki bija uztraukti, viņiem bija daudz jautājumu, viņi bija satraukti, sašutuši. Un viņi teica Jēzum, ka ir noticis negadījums, jeb notikušas slepkavības. Tā laika zemes pārvaldnieks Pilāts, viņš pārvaldīja Jeruzalemi, Judeju. Tieši tajā brīdī, kad galilieši, tā ir daļa no Izraēla, kad galilieši veica savus upurēšanas rituālus, tieši tajā brīdī Pilāts uzbruka ar saviem karavīriem, deva pavēles un nogalināja šos galiliešus, šos cilvēkus. Iemeslu mēs varam tikai minēt, kāpēc tas notika, bet apmēram skaidrs. Ja mēs skatāmies vēsturē, arī Bībelē, galilieši bija dumpīga tauta, dumpinieki. Acīm redzot, Pilāts bažījās par mieru savā valstī pārvaldītajā. Un tieši šie galilieši bija pie vainas, pie kāda dumbi, acīm redzot. Un viņš nolēma šo sacelšanos apspiest. Un tas notika tieši tajā brīdī, kad viņi pienesa savus upurus, dzīvnieku upurus. Un tāpēc te ir rakstīts, viņš stāstīja, šie cilvēki atnāca satraukti. Vai nebija tā, ka tu izlasīji šo ziņu, un tu biji satraukts? Un tu nobirdināji asaras. Tā ir rakstīts. Viņam stāstīja par galiliešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. Tātad dzīvnieku asinis bija turpat zemē. Un turpat bija šo cilvēku asinis, turpat zemē sajauktas. Jūdu tautai jau tā nebija viegli. Un vēl šis. Un ko Jēzus atbild? Ko Jēzus atbild, kad tu izlasi kaut kādas kārtējās ziņas mēdījos par kādām kārtējām masu slepkavībām Sīrijā? Vai šoreiz tas ir tepat Latvijā? To gan nevar saukt, es nepiekrītu mūsu prezidentam, kurš saka masu slepkavībai, gan tam nepiekrītu, bet es dzīvoju brīvā Latvijā, es varu piekrist, varu nepiekrist. Bet katrā ziņā daudz upuru šīs nelaimes dēļ. Un tu esi sašuts tieši tāpat kā šie cilvēki. Un ko Jēzus saka? Tev nevajag neko pašam izdomāt, kā Dievs uz to skatās. Tev nav jāizdomā. Saki, man nav jāizdomā. Tu vari dzirdēt 100 versijas. Viens mācītājs teiks tā, cits teiks tā. Psihologs teiks tā, vai kāds draugs teiks tā, vai masu mēdījos rakstīs tā. Tas nav svarīgi, ko tur rakstīs, ir svarīgi, ko saka Dievs. Dievs vienmēr zina to, kas ir pareizs. Viņš vienīgais nosaka to, kas ir slikts un kas ir labs, kas ir pareizs vai nepareizs. Viņš vienmēr zina to, kas tev ir labāk. Ne tu zini to, kas ir labāk, bet viņš zina. Un to, ko viņš grib tev pateikt, tas ir Dieva vārdā atklāts. To, ko viņš zina par tevi, kas tev būtu jāzina. Tev nav jāizdomā jauns ritenis. Un lūk, ko Jēzus atbild.
Nu, kuram bija tāds sajūta, tāds sašutums tajā brīdī, kad tu uzzināji par to? Kuram bija? Kurš paraudāja? Vai, es arī. 3 minūtes. Vairāk neatļāvos. 3 minūtes paraudāju un neatļāvos. Vairāk. Viss. Ir žēl. Bet ko Dievs saka? Viņš saka tā. Viņš atbild šiem cilvēkiem. Vai jūs domājat, ka šie galilieši, kuri tika nogalināti, bija lielākie grēcinieki nekā visi pārējie galilieši? Bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat iesiet bojā. Punkts. Un tagad jautājums, kur tas ir rakstīts un par kādu situāciju? Par tādu, kāda notika šajās dienās, vai par citu? Tāda pati situācija vai cita situācija? Mēs varam vilkt paralēlus vai nevaram? Ko Dievs saka par šādām situācijām? Šādā veidā Dievs nerīkojas šādas katastrofas. Cilvēku kļūdas, visticamāk, zemes svārstības, ej tu sazini. Vienkārši nelaimes gadījumi. Dievs nerīkojas šādas katastrofas, bet ik reiz, kad notiek šādas lietas, kad cilvēki iet bojā un iet bojā masveidā, ik reizes šādos brīžos cilvēki aizdomājās par nāvi. Par nāvi. Viņi aizdomājas par to, ka reiz arī viņš mirs, ka arī viņš reiz var apmeklēt. Alfa arī nesot stabili tās garāžas. Kāds celtnieks raksta, kas ir strādājis tur. Ka viņam neliekās stabils. Tas nav pierādīts, tāpēc nevajag man tagad, kur kamera, kur ir, ja? Lūdzu, neizmantojiet tagad to, lai izpūstu, lai neapmeklē vairs tirniecības centru Alfu, bet tas ir rakstīts ziņās. Faktiski, pēkšņi tu ej un tev uzsvīt uz galvas ķieģelis. Tā nemēdz būt īpaši ziemā ledus klucis. Un viņš saka, tu domā, ka viņi bija vairāk grēcinieki, tāpēc, ka viņi nomira? Vai jūs domājat, ka jūs esat lielāki par viņiem, vai viņi bija lielāki par jums? Par ko jūs domājat, ja es saku? Kāda tam visam ir nozīme? Kāda vispār liela nozīme ir tam, ka viņi nomira? Visi reiz nomirs. Jēzus novērš fokus no tā, ka viņi nomira. Un netaisnīgi, iespējams, nomira, kā domā šie jūdi. Jēzus pievērš uzmanību uz kaut ko citu. Viņš saka, pati lielākā traģēdija ir tad, kad cilvēks nomirst un nonāk hellē. Lūk, kas ir lielākā traģēdija. Ne tā ir lielākā traģēdija, ka Pilāts sajauca savus upuru asins ar dzīvnieku asinīm. Bet tā, ka šie cilvēki, ja viņi nepazina Jēzu kā savu glābēju, viņi nonāca pazušanā uz mūžīgiem laikiem. Lūk, par ko Jēzus runā. Jēzum neliekās tik svarīgi, es nedomāju, ka Jēzum nav žēl. Jēzus raudāja arī par Jeruzalemi, Jēzus raudāja arī par Lācaru, kurš bija kapā, kuru viņš piecēla. Arī es nobirdinu savu asaru un tajā pašā laikā es saprotu. Par ko vairāk ir jāuztrauc, par ko vairāk būtu jādomā, kur šie cilvēki pavadīs mūžību. Vai tu zini to brīdi, kad tev nāksies atvadīties no šīs zemes, dzīves? Vai tu pazīsti Jēzu? Jēzus kā savu glābēju es pieņēmis. Kā es varu zināt, ka es ticu Dievam? Draugs, ik viens, kurš ir pieņēmis Jēzu kā savu glābēju, ik viens regulāri mājās lūdz Dievu. Ik viens, kurš ir pieņēmis Jēzu kā savu glābēju, viņš ir regulāri lasa Dieva vārdu, jeb Bībeli. Regulāri. Katru dienu viņš lasa Dieva vārdu. Cilvēks, kurš ir pieņēmis Jēzu kā savu glābēju, viņš apmeklē reāli draudzi. Viņš sastāv reālā draudzē, kur viņi ir arī viņa draugi. Cilvēks, kurš ir pieņēmis Jēzu kā savu glābēju, viņa dzīvē noteikti ir izmaiņas. Viņš kļūst līdzīgs Jēzum Kristum un dzīvo pēc Dieva standartiem. Varbūt, kad neiet visā un ne viss izdodas, taču viņš cenšas un to var redzēt, ir izmaiņas viņa dzīvē. Lūk, ko nozīmē, kā var pateikt, vai cilvēks ir pieņēmis Jēzu kā savu glābēju. Kā pieņemt Jēzu kā savu glābēju? Pavisam vienkārši.
Atzīsti, ka viņš ir vienīgais glābējs. Vienīgais glābējs. Vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Atzīsti, ka viņš ir Dievs, kurš atnāca virs zemes un nomira par taviem grēkiem pie krusta. Viņš samaksāja cenu par taviem grēkiem, lai tev nebūtu jāmirst. Jo Bībele saka, visi ir grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības. Un ka grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Jēzu Kristu. Tev pienāks nāve. Ko tas nozīmē? Ne fizisks nāve tikai šeit uz zemes, bet pazušana ellē. Par tādu nāvi runā Dievs. Taču Jēzus atnāca un samaksāja cenu. Viņš nomira tavā vietā. Ja tev tas liekas muļķīgi, tā ir tava problēma. Viņš ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīve un nav cita ceļa. Tā ir tava problēma, draugs. Ja tu nevēlies tam ticēt un tev liekas tā muļķība. Draugs, 2000 gadus atpakaļ šī upurēšanas lieta nebija nekas īpašs. Tā bija visiem skaidri saprotama lieta. Ir fakts, 2000 gadus atpakaļ viņš nomira pie krusta, Dievs, izlēja savus asins un ticot tam, šim faktam, atgriežoties no grēkiem, jeb izmainot savu domāšanu no vecās domāšanas uz jauno, tā kā Dievs grib, tu tiec izglābs. Tu tiec izglābs. Un tu iemanto mūžīgo dzīvību. Un nav svarīgi, kad tu mirsi un kā tu mirsi. Svarīgi, ka tev pieder debesis. Halleluja! 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 Debesis. Un Jēzus turpina. Un viņš stāsta par kādu citu notikumu. Par zilo torni. Viņš saka, vai jūs domājat, ka tie cilvēki, kas aizgāja bojā, kad gāzās zilo tornis, ka viņi bija vairāk vainīgi nekā jūs? Viņš vēl kādu piemin gadījumu. Un turpina. Ja jūs visi neatgriezīsieties no grēkiem, jūs visi tāpat iesiet bojā. Un par ko Jēzus runā? Par pazušanu ellē. Lūk tev evaņģēlijs. Par ko Jēzus runā un kā Jēzus skatās uz šām situācijām. Lūk tā viņš skatās. Un tad tā ir rakstīts. Izdomā, ko citu, man draugs. Nav ko domāt. Bībele ir Bībele. Tas ir Dieva vārds. Atkal batons visiem skeptiķiem. Domā, kā gribi. Draugs, ja tu lasi regulāri Bībeli un dari to daudz, ja tu regulāri lūdz Dievu, tu neko citu nevar runāt. Tas ir evaņģēlijs. Ir elle, ir debesis un Jēzus ir vidū. Es ar Jēzu ieeju un atrodu ganības. Man dzīve izmainās un es dzīvoju mūžīgi. 3 cilvēki bija pie krusta šajā brīdī, kad Jēzus mira. Jēzus un 2 noziedznieki. Viens no noziedzniekiem zaimoja Jēzu Kristu. Otrs teica, Jēzu, apžēlojies par mani. Apžēlojies par mani. Piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Šis cilvēks vienkārši saprata, ka viņš ir Dievdēls. Ka viņš ir grēcinieks. Pēdējā brīdī. Un Jēzus ko viņam teica? Patiesi es tev saku, vēl šodien tu būsi ar mani kur? Paradīzē. Paradīzē. Vēl šodien. Būsi ar mani kopā paradīzē. Viņš varēja nomirt pie krusta un aiziet ellē. Bet pēdējā brīdī viņš atzina Jēzu kā savu glābēju. Viņš nonāca kopā ar Jēzu paradīzē un dzīvo mūžīgi. Mēs ar viņu tiksimies, draugi. Mēs visi ar viņam tiksimies. Tiksimies 7. debesīs. Un ne mājas bēniņos. Bet tiešām debesīs. Nu, ne tajās debesīs, kur mākoņi un saules spīd, draugi, lai kļūtu pieaugušākiem. Šis notikums ar zilo torni. Tajā laikā Pilāts nolēma celt jaunu ūdens apūdeņošanas sistēmu Jeruzalemē. Un naudu viņš pavēlēja ņemt no tempļa kases. No Dieva naudas. Un tas būtu tagad pie mums
atnāk valdība un saka, mums jāatjauno Maksima un ņemsim no jūsu draudzes kases naudu. Lūk, tā izrīkojās Pilāts. Un, protams, jūdu vidū tas bija liels apvainojums un sašutums. Un bija kādi jūdi, kas strādāja pie šī torņa celšanas, apūdeņošanas celšanas. Un acīm redzot, es nevaru tā 100% pierādīt, ka tieši tā bija, bet visticamāk, man šķiet, ka tieši tā ir noticis viss ir. Bija kādi jūdi, kas strādāja, un tie pārējie uzskatīja viņu par nodevējiem. Viņi vēl strādā pie šiem darbiem. Viņi atbalsta šos darbus. Un viņi iespējams pat Dievu lūdza pret viņiem. Un kas notika? Sagrūka kādas sistēmas tornis un aizgāja bojā 18 cilvēki. Un ko Jēzus saka? Jūs domājat, ka viņi bija vairāk vainīgi kā jūs vai citi? Bet ja jūs neatgriezīsieties no grēkiem, jūs tāpat iesiet bojā. Tātad, kas ir pati lielākā traģēdija? Šis Pilāta izrēķināšanās ar buntiniekiem, lielākā traģēdija vai ir zilo torņa sagrūšana, vai lielākā traģēdija Latvijā šodien ir Maksims sagrūšana? Draugs, lielākā traģēdija ir, kur šie cilvēki ir šodien. Aleksējs Ļeģājevs no draudzes jaunās paudzes. Viņš pats raksta internetā, ko priekš viņu nozīmē lūk šī te katastrofa. Viņš saka svētība. Kādā ziņā svētība? Tāpēc, ka viņam bija paredzēts tur pasākums. Tur netālu no šīs vietas pasākums, un viņi parasti tur iet iepirkties. Un es nezinu, kādu iemeslu dēļ tur sieva, kas tur viņu atcēla. Tieši šajā reizē atcēla šo pasākumu. Un viņi tur nebija. Un tā ir Dieva svētība, ka viņi tur nebija. Jo Dievs savus bērnus sargā. Un tomēr, tie pašā laikā viņš raksta par kādu brāli no jaunās paudzes, kurš gāja bojā tieši šajā katastrofā. Es tieši domāju, vai tur bija kāds ticīgs arī vai nebija. Es domāju, nebija. Un tomēr kāds bija. Nu, kas notiktu, ja mūsu valstī sāktos karš? Mēs visi izdzīvotu. Un tāda ir mūsu ticība. Taču ir jābūt gatavam, ka kādam noņems galvu. Vai uztaisīs sietu no viņa? No lodēm. Un nav svarīgi, kas notiks. Ir svarīgi, kur tu pavadīsi mūžību. Un mēs neviens nezinām to brīdi. Mana ticība personīga ir, kā psalmā rakstīts, nekas ļaunums man nenotiks. Nec kāda nediena tuvosies manai teltī. Ja es būtu šajā namā, kā es ticu, kas man būtu? Ja es pirmkārt tur nebūtu nemaz. Es esmu vienmēr pareizā vietā. Pareizā laikā, tāpat kā tu, amen? Un ja man gadītos tur būt, paneļi grūtu, man apkārt, sagrūtu, bet es tur paliktu stāvam. Un pēc tam, kad viņu atraktu, es tur stāvētu. Halleluja un Dievu slavētu. Es pazvanītu, es esmu tur ir tāds kvadrāts, tāda vieta, tādas koordinātas pēc navigācijas. Celiet ārā. Šutika. Bet es tam ticu. Es tā ticu. Taču tajā pašā laikā mēs redzam, ka vajāšanās kristieši iet bojā. Un šādi tad tomēr viņi arī mirst. Un nav svarīgi, kur, kā un kad. Ir svarīgi, kur mēs pavadām mūžību. Jaungīt šo draudzē, viņam ir daudz mācītāju. Un kāds mācītājs, Kims vārdā, viņš stāsta par sevi. Ziemeļkorejā un Dienvidkoreja. Tās ir divas valstis šobrīd. Ziemeļkoreja ir komunisms. Dienvidkoreja ir demokrātija un plaukstoša kristīga valsts. Taču pēc kara, kad šīs valstis abas divas karojas savā starpā, palikt Ziemeļkorejā kristiešiem nozīmē faktiski koncentrācijas nometni. Šis mācītājs palika. Kāpēc? Lai kalpotu cilvēkiem draudzēji. Kā viņš to darīja? Naktī viņš uzturējās kalnos. Naktī kalnos. Iedomājies, kristiešiem vieta tikai kalnos. Īpaši mācītājiem. Naktī viņš nāca un noturēja dievkalpojumus mājās. Viņš nāca pie draudzes locekļiem mājās pa naktīm. Viņš kalpoja. Un reiz
Tajās vietās mēdz tikt arī sniegs. Un reiz viņš atpakaļ ceļā no šīs kalpošanas naktī. Sniegs sakrita tik dziļš, ka viņš apmaldījās. Viņš apmaldījās un nespēja vairs iet tālāk. Viņš gāja, kamēr varēja iet. Un tajā brīdī, kad viņš vairs nespēja iet, viņš apstājās un teica, Dievs, man nav cits izējis, kā tikai šeit gulēt šajā vietā. Vienkārši aizmigt. Dievs, lūdzu, sūt man segu. Un nometās sniegā un aizmigt. No rīta viņš pamostās silti, tā kā mammai azotē. Pacēja galvu, ilkņi, gara mēle, laiza viņu, kalnu tīģeris. Guļ viņa ieskāvis un laiza kā savu bērnu. Un viņš saka, ka viņš absolūti nebija nobijies. Viņam bija pilnīgs miers. Dievs viņu izglāba. Lūk, es ticu, ka Dievs par savējiem rūpējās, gādā un sargā. Pasaka amen. Amen. Taču, kad notiek neizskaidrojamas lietas, un mēs nezinām atbildes, kas un kāpēc, arī kristieši nonāk dažādās vietās un mirst, ir svarīgi, kur mēs nonākam. Pati lielākā traģēdija, draugs, nav nāve virs zemes. Pati lielākā traģēdija ir mūžīga pazušana. Vai nav labi, ka mums ir ceļš uz debesīm? Vai tiešām traģēdija Zolitūdē ir tik liela? Es jums minēšu dažus ciparus no pasaules un no Latvijas. Es sēdēju un rēķināju ar stundām. Aha, tev arī aizķēra šitā lieta. Nu, jā, es domāju par to, tā nav parasta lieta Latvijā. Un tomēr es uztraucos tikai par vienu lietu pamatā. Par mums pašiem, par tevi. Šie cilvēki, viņiem vairs nekas nav maināms. Tu vari iet uz baznīcu, likt svecīs un maksāt popam, lai aizlūdz par tavu aizgājušo. Tas nepalīdzēs. Tu neizvēlies, kur un kad mirt, bet tu izvēlies, kur tu būsi pēc nāves. Bet izvēle notiek dzīves laikā. Pēc tam svecīs nepalīdz. Vēlna meli. Un vai tiešām šī traģēdija ir tik liela? Lūk, es centīšos tev uzzīmēt ainu. Un es domāju, ka šo dienu notikums vienkārši nobālēs. Es tev paskaidrošu, kāpēc tu raudāji. Tu tagad sapratīsi šodien, kāpēc tu raudāji. Tu sapratīsi iespējams arī, cik tev tomēr cieta sirds. Tu sapratīsi to, kāpēc tik plaši masu mēdī to izbazūnē un kāpēc piemiņas brīdis tiks veltīts pirmdien 10. laikam bija. Es neatceros to laiku precīzi. Klusuma brīdis būs. Kāpēc pat ierosina pieminekli celt šim gadījumam? Kāpēc saziedoja 100 000 latus tieši šiem cilvēkiem? Tu sapratīsi, kāpēc. Lūk, fakti daži. Vai tu atceries kādu cilvēku, kurš noleca no Vāņu tilta? Atceries tādu gadījumu? Tā bija pašnāvība. Tā bija pašnāvība. Un tieši šis gadījums ieguva plašu rezonanci visā Latvijā. Un iespējams pat arī Latvijas robežām. Bet gada laikā Latvijā pašnāvības izdara 600 cilvēki. 600 cilvēki izvēlās padarīt sev galu, izdarot pašnāvību dažādos veidos. Šaujot, griežot, karoties, indējoties, slīcinoties, lecot no tiltiem. 600. Kāpēc mēs nezinām un neraudām par šiem 600 cilvēkiem? Kāpēc mēs zinājām tikai un raudējām par šo vienu cilvēku? Zini, kāpēc? Tu vienkārši zināji par šo vienu cilvēku. Par šiem pārējiem. Tu esi tā iegribis savās rūpēs, savā draudzē, savā grupiņā, tu esi savā darbā, savā ģimenē. Tu neredzi, ka apkārt cilvēki ikdienas mirst. Bet tiklīdz kaut kas tiek atspoguļots presē, tu raudi, draugs, 600 cilvēki. Un līdzīgi ir ar šo gadījumu. Ļoti līdzīgi. Lūk, statistika pasaulē. Pirmais.
Katru gadu pasaulē nomirst aptuveni 56 miljoni cilvēki. Katru gadu 56 miljoni cilvēki. Otrais. Apmēram 35 miljoni mirst no nelipīgām slimībām. 56 mirst. Es neskaitu tiešām šeit pašnāvības un nelēmas gadījumus. Es neskaitu tiešām arī dabīgas nāves cēloņus, ja tāda vispār pastāv vairs. No 56, 35 mirst ar slimībām, kuras nav lipīgas. Kāds dievkalpojums šodien mums ir, draugi? Kādus dievkalpojumus jārīko visiem mācītājiem visā draudzēs? Kādus? Kas ir lielākais ienaidnieks šodien cilvēcei? Slimības. Ja runa iet par to šeit ir zemes, no kā mirst cilvēki, tas ir slimības. Tālāk. Trešais. 17,5 miljoni cilvēki. Nāves cēlonis ir sirds un asinsvadu slimības. Tur jau pāri nepaliek vairs dabīgas nāves. 7,6 miljoni cilvēku mirst no vēža. 7,1 miljoni cilvēku mirst no augsta asinsspiediena. 4,1 miljonus mirst no augsta holesterīna līmeņa asinīs. 2,600,000 nāves gadījumus izraisa aptaukošanās un ar to saistītās problēmas. Piemēram, diabēts vai augsts asinsspiediens, kas izraisa to visu. 8. 465,000 sievietes mirst no krūts vēža. 9. Katras 6 sekundes mirst kāds smēķētājs. 6 sekundes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aiziet viens. Nāves konvejers. Desmitais. Apmēram 15 miljoni cilvēki mirst no lipīgām slimībām. Lūk, pēc ANO Pasaules veselības organizācijas pētījuma datiem, ik gadus tabaka izsauc 3,5 miljonu cilvēku nāvis. Pēc prognozēm, ja tā turpinam, 2020. gadā tabaka būs vadošais nāvis un saslimstības cēlonis. Tad, ja runa iet par slimībām, tad kas viņas izraisa? Viens ir tas, ka cilvēks saslims un nomirst. Otrs, kas viņas izraisa? Smēķēšana ir viens no svarīgiem faktoriem. Ik gadus nogalinot vairāk kā 10 miljonus cilvēkus. Pasaules mērogā tas būs vairāk kā kopā ņemti sekojošie nāves cēloņi. Aids, tuberkuloze, mātes mirstības, ceļa, transporta negadījumi, pašnāvības un slepkavības. Pasaules banka aprēķinājusi ir, ka ekonomiskajā bilancē zaudējumi tabakas produktu lietošanas dēļ. Tātad no vienas puses mēs viņus tirgojam. Es saku mēs, jo mēs dzīvojam šajā valstī un mūsu valsts tirgo atļauj tabakas tirniecību, arī alkohola tirniecību. Tātad valsts iegūst no tā nodokli par šo, bet cik viņi izdod pēc tam? Mēs dzīvojam tādā, kas tas ir, utopija? Murks. Skaties, cik pasaulē jātērē nauda ir. Dēļ smēķēšanas lietošana. Tātad vismaz 200 biljoni dolāru gadā. 200 biljoni, tas ir baigais cipars. Un lūk, es izrēķināju, cik cilvēki mirst katru dienu. Šodien. Apmēram 154,000 cilvēku nomirst šodien. Katru stundu nomirst 6,400 cilvēki pasaulē. Katru minūti mirst 106 cilvēki. Katru sekundi gandrīz 2 cilvēki. Visu laiku. Iedomājies, konvejers iet visu laiku. Nepārtraukti. Dievkalpojums mums ies 4 stundas. Ja viņš ies 4 stundas, dievkalpojuma laikā nomirs 200.
56,000 cilvēki. Dievkalpojumu laikā. Statistika Latvijā. Tev sāk bālēt šodien notikums Maksimā. Sāk bālēt uz kopējā fona. Tagad par Latviju. Tas jau pasaulē, bet Latvijā jau tā nav. Latvijā cipari ir mazāki, bet pietiekami iespaidīgi. Latvijā statistika, starp citu, tu varat ieiet statistikas pārvaldes mājaslapā, un tur ir skaista statistika par visu, par laulībām, par šķiršanām, par visu. No turienes arī es ņēmu informāciju. 2012. gadā Latvijā piedzima 19,897 cilvēki. Nu, gan arī 20,000. Nomira 29,025. Latvijā katru gadu par 10,000 cilvēku vidēji tā kļūst mazāk cilvēki. Ja rēķina 60. gads, cipari bija tieši otrādi viss bija. Dzima vairāk un mira mazāk. Šodien mirst vairāk nekā dzimst. Un no kā cilvēki mirst? Gan pirms 10 gadiem, gan tagad Latvijā galvenie mirstības cēloņi ir 3. Pirmais, ja 54% gadījumu ir sirds un asinsvadu slimības. Turklāt sievietēm augstāka saslimstība nekā vīriešiem. Otrajā vietā 21% ļaundabīgie audzēji. 21% no visiem cēla. Katrs 5. cilvēks mirst no ēža. Un tur vīriešiem rekords atkal. Trešajā vietā 61% palikuši. Ir ārējie nāves cēloņi. Pašnāvības, transporta negadījumi, ugunsgrēki un citi. Tātad 81% no nāvēm ir nedabiski. Un ja pareiķinātu, iedziļinātos, pafilozofētu, iespējams, ka 99% būtu nedabiski. Vien retais cilvēks normāli nomirst. % no slimībām izraisa alkohols. 16% no tiem, kas mirst, izraisa alkohols. Par tabaku jau es minēju. Es skatījos alkohola patēriņa diagrammu. Tātad gadi, tur mēneši un alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju. Tāda diagramma. Un mirstība. Un zini, tās līgas ir sinhronas. Alkohola patēriņš lielāks, mirstība lielāka. Mazāks, mazāk, otā. Vienādi viņi ir. Tātad tas pierāda, izskaidro, ka mirstība ir tieši saistīta ar alkohola patēriņu uz vienu iedzīvotāju Latvijā. Jo vairāk pārdod alkoholu, jo vairāk mirst cilvēki. Mēs tirgojam alkoholu, tirgojam tabaku. Miljoniem cilvēku mirst no tā. Jautājums, kam ir jārīko klusumbrīdis? 50 cilvēkiem, kas aizgāja bojā negadījumā, vai šiem miljoniem, kas ikdienas, 100 un 1000 ikdienas nedabīgā un vardarbīgā nāvē noiet elle. Es jau tagad runāju par vienkārši tehniskām lietām. Par elle pat nerunājot. Tālāk. Ārējo cēloņu. Tāda ārējie cēloņi, tu saprati, kas tas nav slimības. Arī tos ārējos cēloņus nāvēm izraisa alkohols. 40% negadījumi uz ceļa – alkohols. 80% noslīkušie – alkohols. 80%, kas noslīkuši, piedzēruši bijuši. 60% ugunsgrēkos bojā gājušie – alkohols. 50% pašnāvības – alkohols. Nosalušie – alkohols 40%. Slepkavību upuri – 30% alkohols. No visiem mirušajiem cilvēkiem gada laikā aptuveni 1,4% ir nodzeruši līdz nāvei.
Te neiet runa par slimībām, kas no alkohola nāk un kroplības, kas dzimst. Te iet runa par to, ka vienkārši cilvēki vispār nozerās līdz nāvei. Tā līdz nāvei. 1,4 cilvēki. Mēs Latvijā šā ir Latvijas statistika. Nodokļu maksātāji, ja tu maksā nodokļus, tu gadā samaksā 70 latus katrs cīņai ar dzeršanas sekām. Un te neietilpst vēl tabaku un vispārējās lietas, nedeklība un nepareizs dzīvesveids. Latvijā vienas dienas laikā mirst 80 cilvēki. 80 cilvēki. Dienas laikā tiek izdarīts 2 pašnāvības. 2 nāves gadījumi transporta negadījumos. 1 tiek nogalināts. Katru dienu. 50% no visiem nopļauj slimības. Liela daļa no tām izraisa alkohols un smēķēšana un nepareizs dzīvesveids, baušļu pārkāpumi, iekšēji nesakārtotība garā un dvēselē. Stundas laikā mirst 3 līdz 4 cilvēki. Stundas laikā. Kamēr mums ir šis dievkalpojums, nomirst 14 cilvēki. Pāris dienas atpakaļ, vienā dienā vēl 50 cilvēku klāt. Kāpēc par šiem faktiem mēs neraudam? 2 pašnāvības dienā. Alkoholisms, neiedzīga dzīve cilvēkiem. 80 cilvēku dienā un lielākā daļa nedabīgā nāvē. Paši tirgojam un maksājam par bērēm. Par to maz runā un maz kurš raud. Un maz kurš uztraucās. Šiem cilvēkiem neviens pieminekli necels. 80 cilvēku dienā. Lielā daļa no viņiem nedabīgā nāvē. Jautājums, kāpēc šis gadījums ir tik plaši atspoguļots presē? Tāpēc, ka tas notika pēkšņi, vienā dienā, īpašā veidā, un tas ieguva masu mēdīju uzmanību. Ja būtu padomju laiks, tad to zinātu tikai Zolotojas iedzīvotāji. Iespējams. Norobežot, uzcelt sētu, viss ir kārtībā. Narkomānijas nebija, alkoholismu nebija, mēs bijām supervalsts. Lūk, kāpēc mēs raudājam tieši par šiem 50 cilvēkiem. Un tagad jautājums, vai tiešām šī traģēdija ir tik ļoti īpaša? Un tagad jautājums, tu dzirdēji faktus. Vai tiešām tas ir kaut kas īpašs uz visu kopējā fona? Īpaši viņi ir ar to, ka tu esi uzzinājis par to. Un tu esi sapratis. Un tu esi sācis domāt par nāvi. Bet, kad ikdienā tas viss notiek ikdienā simtiem un tūkstošiem, tas notiek, tu to neredzi, jo tu esi savā aliņā, savā apvalkā. Un tu pat nepadomā, ka tu esi mirstīgs. Tu pat nepadomā, kur cilvēki nonāk pēc nāves. Un Jēzus saka, pati lielākā traģēdija nav tas, ka cilvēki mirst un kā viņi mirst. Lielākā traģēdija ir, kur viņi paliek pēc nāves. Kādu laiku atpakaļ, jau gads būs pagājis, nedaudz vairāk. Bija kāds dievkalpojums mums, kur es pieminēju kādu gadījumu, kurš arī bija guvis plašu rezonanci. Baptistu bīskapa Sproģa meitiņa, kur nomira pēkšņā nāvē. Un neviens nezina, kāpēc. Paliek jautājums, kāpēc. Es arī nezinu, kāpēc, un neviens to nezina, kāpēc. Bet vienu es zinu, ka tajā reizē, kad es to izstāstīju draudzē, un kad es to sludināju, daudzi cilvēki sāka domāt vairāk par Dievu. Daudzi vairāk nodevās kalpošanai. Bet ir pagājis laiks. Mums atkal vajag kādu traģēdiju, draugi. Vai tiešām mums vajag kādu traģēdiju, lai sāktu domāt par mūžības jautājumiem? Pasakiet man, kas būtu gudrāk? Sākt domāt par to tagad?
vai sagaidīt savā namā kādu problēmu? Kas būtu gudrāk? Tagad vai pēc tam? Nu, tagad vai pēc tam? Tomēr tagad. Un lūk, bija šis dievkalpojums. Lūk, visas kristīgās draudzes apšauta šī ziņa, nomira. Visi pēkšņi saprata, kāpēc šī ziņa bija tik tāda rezonanci gūta. Tāpēc, ka pēkšņi mācītāji, draudzes cilvēki saprata, viņi nav nemirstīgi. Mēs taču mirstam, pat meitiņa, man vēl visa dzīve priekšā, es vēl jauns. Kā tu zini, kurā brīdī Dievs tev paņems? Kā tas cilvēks no jaunās paudzes varēja zināt, ka šie Maksimi savilks tieši tagad, kad es iepērkos? Kā to varēja zināt? Bet vienu es zinu. Es pazīstu Jēzu kā savu glābēju, viņš ir mans glābējs, un man pieder mūžīgā dzīvība. Man nākotne ir drošās rokās, bet tava? Es paskatījos statistiku par baznīcām. Romas katoļu, pareizticīgo un luterāņu uzrādītie dati, to, ko viņi uzrāda valsts iestādēm, liecina par to, ka Latvijā ir 1,611 miljonu ticīgo. Latvijā kaut kā 2 miljoni iedzīvotāji. Pēc viņu datiem es izrēķināju, ir vajadzīgs svētdienas dievkalpojumos, vajadzīgs 160 arēnas Rīga pārpildīts. 160 arēnas Rīga. Cik pilsētas Latvijā ir, kur 10 000 vispār ir? Cik tādas pilsētas Latvijā ir, kur arēna Rīga uzņemt visu pilsētu? Cik tādas ir? Gan arī visas, un tās ir dažas tikai. 20 pilsētas, normāls, kaut cik. Pa 10, tur 20 000, tur 40, Daugavpils 100, Liepāja 80, Rīga 600 000. Tu iedomājies Limbažos, piemēram. Arēna Rīga vajadzīga būtu pēc šiem cipariem. Arēna Rīga Limbažiem. Tad tur tikai 8000 iedzīvotāji ir. Kā var būt tāds cipars ar ticīgajiem? Un visi tie sausumie ticīgi, kas ir ierakstīti ir baznīcas grāmatās, viņi vienkārši iekastīti tur ir, viņi tur ir pierakstīti ir, un viņi skatās draudzes locekļi. Viņi savu mūžu nav baznīcā bijuši. Un ja viņi ir bijuši, viņi Dievu nepazīst. Ticīgie svētdienā ir dievkalpojumos. Atceries vienmēr, pasaka kaimiņam, ticīgie ir svētdienās dievkalpojumos. Un ja tu ieiesi tajās pašās luterāņu baznīcās, pareizi ticīgo baznīcās, katoļu baznīcās, uz pirkstiem varēja saskaitīt draudzes locekļus. Uz pirkstiem varēja saskaitīt. Izņemot dažas draudzes, kuras nedaudz vairāk ir. Tik daudz, cik šeit cilvēki. Nav nevienā no viņām. Taču mums uz papīra ir 50 cilvēki. 50 apmēram uz papīra. Bet viņiem uz papīra 1 600 000. Bet, kad atnāca uz baznīcu, mums ir vairāk, viņiem mazāk. Vienā draudzē konkrētā. Kopumā viņi būs vairāk, protams, arī draudzēs. Jo mēs esam viena draudze, šeit lokālā draudze. Plus vēl mūsu ārpus Rīgas grupas. Tas ir pagaidām. Ko tas nozīmē? Ka cilvēki ir apmānīti. Viņi pieder pie kādas reliģijas un uzskata, ka viņi ir glābti. Draugi, ir tikai viens ceļš, patiesība un dzīvība. Viņa vārds ir? Amen. Jēzus ir vienīgais glābējs. Es atkārtoju, kā zināt, ka tu esi izglābts? Pirmkārt, tu atzīsti, ka Jēzus ir tavs glābējs. Viņš ir Dievs un vienīgais glābējs. Tu atzīsti. Tu nāc pie Dieva un lūdzu, debes Tēvs, lūdzu, piedod visus mans grēkus, nāc manā sirdī. Un no tā brīža tu lasi Bībeli, apmeklē draudzi un lūdz Dievu regulāri. Plus, tu dzīvo liecinieku dzīvi. Tas nozīmē, tu liecini un centies arī tiem cilvēkiem, kas Dievu nepazīst, darīt to zinām un glābt viņus. Lūk, ja šīs lietas tev nav, tu neesi glābts.
Katram virs zemes ir atvēlēts savs laiks, žēlastības laiks. Tas, ka tu esi šeit, tas, ka tu šodien esi šeit, tā ir Dieva žēlastība. Jo, kad Jēzus pabeidz runāt par zilo torni un par Pilātu upuriem, viņš saka, tālāk runā. Attiecībā par to, ko viņš jau pirms tam teica. Viņš turpina. Viņš saka, kāds cilvēks savā vīna dārzā iedēstīja vīģeskoku. Un viņš 3 gadus nāca un skatījās augļus uz šī koka. Augļu nebija. Un viņš teica dārzniekam, nocēra šo koku un iemet ugunī. Viņš pa velti zemi izsūca. Taču dārznieks teica, lūdzu vēl pagaidi kādu laiku. Es tur aprakšu viņu, tur rūpēšos, varbūt, ka nesīs augļus. Un ja vēl tad nenesīs, tad nāc un nocērt. Ko Jēzus saka? Viņš saka, ir žēlastības laiks. Ja jūs neatgriežaties no grēkiem, lielākā problēma nav nāve virs zemes. Lielākā problēma ir mūžīgā pazušana. Un ir laiks katram virs zemes dots. Tu esi šis koks. Tu esi šis koks. Tu nes augļus vai nenes augļus. Tu pieņem Jēzu vai nepieņem Jēzu. Un tie, kas pieņēmuši Jēzu, vai tu nes augļus viņam vai ne, vai tu maini savu dzīvi vai ne. Ir žēlastības laiks. Un viņš beidzās tajā brīdī, kad tu mirsti. Vai tie cilvēki maksimāli viņi varēja paspēt nožēlot grēkus? Daži varbūt varēja. Un vai Dievs pieņem tādu nožēlu vispār? Kura atlikta ir uz pēdējo brīdi apzināti? Jautājums. Jēzus mani ir žēlojis. Kad man bija 16 gadi, vēlns gribēja man nogalināt. Man virsū uzbrauca automašīna. Man aizsvieda pa gaisu 15 metrus. Es pusgadu gulēju uz gultas. Bet tā ir Dieva žēlastība, kas nenomira. Jo, ja es toreiz būtu nomiris, es būtu nonācis pazušanā mūžīgi. Mēs nekad neko nezinām. Kas, kad un kā būs. Šodien, draugs, priekš tevis ir žēlastības laiks. Saki, ir žēlastības laiks. Ir žēlastības laiks. Šodien ir žēlastības laiks, un tev ir iespēja atgriezties. Es pēc kādām minūtēm aicināšu tie, kas vēlās pieņemt Jēzu kā savu kungu, atjaunot savas attiecības ar viņu, aicināšu šeit priekšā, un mēs kopīgi lūgsim Dievu. Pēc šīm lūgšanām būs lūgšana arī par dziedināšanu. Romiešiem 3:23 ir rakstīts, jo visi ir grēkojuši, un visiem trūks dievišķās godības. Tu vari būt pats visgodīgākais cilvēks virs zemes. Taču, ja tu nepazīsti Jēzu un tev nav attiecības ar viņu, tu esi pazudis. Kāpēc? Jo visi ir grēkojuši. Tu piedzimsti ar iedzimtu grēku. Pirmie cilvēki, Ādams un Ieva, sagrēkoja. Viņi nepaklausīja Dievam. Un šie cilvēki bija ideāli, viņiem nebija slimības. Viņi nebija nabadzībā. Viņiem nebija depresija. Viņiem nebija kauns. Viņi bija ideāli. Viņi dzīvoja mūžīgi. Bet tajā brīdī, kad nepaklausīja Dievam, Dievs aizgāja no viņiem. Dievs atstāja viņus. Un viņi kļuva mirstīgi, atnāca slimības, atnāca nabadzība un viss tas, ko mēs redzam šīs katastrofas virs zemes šodien. Un Jēzus sagatavoja glābšanas plānu. Jau tajā pašā dienā, kad cilvēks sagrēkoja, viņš paredzēja, ka reiz pēc vairākiem 1000 gadu nāks Jēzus Kristus. Es nākšu cilvēku miesā un samaksāšu cenu par viņu grēkiem. Un iedibināja pagaidu kārtību upurēšanai. Tajā laikā cilvēki, viņam tika nolikts. Tu sagrēkoji, tev jāmirst. Taču Dievs pieļāva to, ka viņi varēja nest dzīvnieku upurēt. Izliet dzīvnieku asinis. Un caur to Dievs skatījās uz cilvēku, ka viņa grēki ir piedoti. Taču no iekšienes cilvēks nemainījās, bet grēki bija piedoti. Un tā cilvēks dzīvoja visus šos 1000 gadus. Asinīs ir dzīvība. Asinīs ir dzīvība, dzīvība pret dzīvību.
Un 2000 gadus atpakaļ Dievs pats atnāca cilvēku miesā, Jēzu Kristu, un tika nokauts pie krusta. Un viņš darīja to labprātīgi. Viņš izlēja savus asins, dzīvību pret dzīvību. Taču tās nav dzīvnieka asins. Tās nav jēra asins. Viņš ir pasājērs, lieldienu jērs. Viņa asins. Ik viens, kas tic šim notikumam, ik viens, kurš tic, ka 2000 gadus atpakaļ viņš nomira par tevīm, izlēja asins par tevīm, ik viens, kurš tic vienkārši. Jēzus sūta savu svēto garu un iemājo tevī. Tavu grēki ir piedoti. Un ne tikai vienkārši piedoti, tu tiec izmainīts no iekšienes. Svēts, šīs, tīrs. Un Dieva vārds saka, kas bijis ir pagājis, viss ir tapis jauns. Viss tavu vecā dzīve tiek izsvītrota. Un tu sāc jaunu dzīvi kopā ar Kristu. Un pats svarīgākais, tu izbeidz no pašlielākās traģēdijas un iemanto mūžīgo dzīvību. Tu dzīvo drošībā. Un tu turpini lasīt Bībeli, lūgt Dievu, apmeklēt draudzi un centies dzīvot pēc viņa grības. Viss ir ļoti vienkārši. Romiešiem 6:23. Grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Jēzu Kristu. Grēka alga ir nāve. Visi ir grēkojuši. Taču Jēzus piedod visus nezināšanas laikā darītos grēkus. Tajā brīdī, kad tu atzīsti viņu kā savu glābēju. Jāņa 11:25. Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos, arī tas mirs. Jēzus nomira. 3 dienas bija kapā un 3. dienā augšām cēlās un ir dzīvs. Un caur svēto garu viņš ir šeit. Apostļu darbi 2:21. Ik viens, kas tā kunga vārdu piesauks, tiks izglābts. Ik viens, kurš tā kunga vārdu piesauks, tiks izglābts. Piesauksimies mēs kājās. Halleluja! Romiešiem 10:9. Ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzus par kungu un savā sirdī ticēsi, tad tu tiksi izglābts. Ko tas nozīmē? Ja tu vēlies šodien pieņemt Jēzu kā savu glābēju, ir pareizi lūgt lūgšanu. Iznāk šeit priekšā, es tev palīdzu, mēs kopā lūgsim, skaļā balsī tu atkārtos lūgšanu. Bet tā, lai tā lūgšana tiešām ir tavs lēmums. Lūgt lūgšanu, kad tu atzīsti Jēzu par savu kungu, kad tu tic no šī brīža viņam. Un es aicināšu priekšā trīs tipi cilvēkus. Pirmais. Labi, to pirmo es neaicināšu. Pirmais, lai paliek uz jūsu sirdsapziņas. Tas ir kristiešiem. Visiem tiem, kas pazīst Dievu šodien. Visiem tiem, kas stabili ir ar to kungu. Es jūs aicinu apturēt nāves konvejeru. Neredzēt tikai vienu traģēdiju ar 50 cilvēkiem, bet redzēt tos 80 katru dienu Latvijā, kuri mirst un iet pazušanā. Mēs esam starp debesīm un ēlošiem cilvēkiem. Pāvils saka, ka mēs esam šis upurs saldā smarža tiem, kas pazūd un tiem, kas tiek glābti. Mēs smaržojam, tad mēs runājam. Mēs esam par salīdzināšanu nolikti. Tikai mēs, kas Dievu pazīstam, varam viņam to pateikt un atvest. Es aicinu tev, esi liecinieks. Dzīvo liecinieku dzīvi. Jo cilvēks, kurš neliecina, viņš ir miris. Veido mācekļus. Un divi cilvēki, ne, tas nebūs divi, bet 2 tipi, kurus es aicinu tagad priekšā. Pirmkārt, remdenē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņš tev iestādīja, Dievs tev iestādīja. Un viņš nāk un skatās, augļi ir vai nav. Tu reiz esi nācis, tu esi lūdzu grēknošanās lūgšanu. Varbūt, ka tu daudz reizes nācis kaut kur priekšā un nācis uz kādu draudzi un lūdzu, Dievs piedod mans grēkus, bet tavu dzīve nemainās. Ja tavu dzīve nemainās, draugs, tu neesi izglābts. Varbūt, ka tu reti apmeklē draudzi, varbūt tu reti lūdzu Dievu, varbūt vispār nelūdzi. Varbūt tu reti lasi Bībeli. Tu esi rēmdāns kļuvis, tu esi pazudis. Jo Dieva vārds skaidrs saka, ka Dievs saka,
Es nākšu nocirtīšu. Cik ir kaut kāds laiks, kur tu būsi, ja nomirsi šodien. Ja tu esi tas, tad nāc priekšā. Otrs, ja tu esi pazudis, visam noteikti tu zini, ka tu nepazīsti šodien Jēzu kā savu glābēju. Arī tevi es aicinu, nāc šeit, un mēs lūksim kopīgi lūkšanu. Vari nekavēties, jo tik un tā būs jānāk. Tik un tā tu nāksi. Nāc, nekavējies. Gaidīšu dažas minūtes, un tad mēs kopīgi lūksim. Ja vēlies pieņemt Jēzu kā savu glābēju, nāc priekšā. Ja es kļūstu remdens un nenes augļus, nāc šeit priekšā, un mēs lūksim grēku nožēlas lūkšanu. Dievs tev mīl, un tā ir žēlstība, ka tu esi šeit šodien. Un tā ir žēlstība, ka tu nebija Maksimā tajā brīdī. Malači. Halleluja. Malači. Laiks ir īsti, nav ko vilcināties. Pareizi. Nāc pieņem Jēzu kā savu glābēju. Viņš ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Viņš ir dzīvības avots. Kā es jūs mīlu. Nāc pie Jēzus. Ne pie manis, ne pie draudzes. Nāc pie Jēzus šajā brīdī. Viena minūte vēl gaidu, un tad mēs lūksim. Labi, lūksim lūkšanu. Es skaitīšu lūkšanu, jūs to atkārtojat aiz manis. Tā ir brīnumaina lūkšana. Brīnumaina lūkšana. Es to skaitīju tikai vienreiz mūžā. Vienreiz mūžā. Un šī lūkšana izmainīja visu man dzīvi. Un pie tam tūlīt uz vietas tas notika. Vienā brīdī, sekundes kaut kādās simtdaļās, momentāli, Dievs izmainīja mani. Es no 13 gadu ilga narkotiku un alkohola gūsta. Es kļuvu brīvs vienā brīdī. Vienā brīdī izmainījās man dzīve. No tā brīža es slavēju viņu un pielūdzu. Bībele ir man mīļākā grāmata. Un jūs arī man mīļi esat. Lūksim lūkšanu. Lai to vieglāk būtu lūgt, var aizvērt acis. Saki, mīļais debesu Tēvs. Es ticu, ka tu sūtīsi savu dēlu, Jēzu Kristu, ka tu nāci cilvēka miesā virs zemes. Tu nomiri pie krusta. 3 dienas biji kapā. 3. dienā augšām cēlies. Tu izpirki mani no pazušanas ar savām asinīm. Es ticu tam. Es ticu tev, Jēzu Kristu. Un es lūdzu tev, debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā,
lūdzu, piedod visus manus grēkus. Es atzīstu, ka esmu grēcinieks un nevaru sevi izglābt. Lūdzu, izglāb mani. Nāc manā sirdī un esi mans dzīves kungs. Paldies Tev, Jēzu, ka šajā brīdī Tu piedevi visus manus grēkus. Viss, kas ir bijis, ir pagājis. Viss ir jauns. Paldies, Jēzu, ka šajā brīdī Tu izrāvi mani no elles un piešķīri man mūžīgo dzīvību. Amen! Halleluja! Halleluja! Un tagad lūdzu neaiziet prom. Neaiziet neviens prom, kamēr pie jums nepienāks kalpotājs. Un viņš ar jums parunāsies. Iedos grāmatiņu. Ja gribat uzturēt turpmāk arī kontaktus, varat apmainīties ar kontaktiem. Ja gribat parunāties, izsūdzēt savus grēkus, lūgšanas, lai lūdzu par jums turpmāk arī, tad mēs piešķiram no savas draudzes kalpotājs, kas par jums parūpēsies. Tagad sagaida, kamēr pienāks pie jums. Lūdzu, kalpotāji, nāciet. Apmainīties ar kontaktiem. Ja kāds ļoti negrib dot kontaktus, nav problēmas. Mums nevajag, tev vajag. Tev to vajag. Ja kāds kādu atvedis uz šajien ir, tad paši arī ejiet. Lūgšu par dziedināšanu. Un ja tu neatkarīgi no tā, vai tu esi šeit, no kurienes un kad, no kādas grupiņas, no Saules, no Balvas, no Rīgas, Dievs grib, ka mēs visi esam dziedināti. Ticīgi un neticīgi. Dievs grib dziedināt. Es lūgšu lūgšanu. Ja tu tajā brīdī lūgšanas laikā sajūti pie sevis siltumu, augstumu, reiboni, tu sāks trīcēt, raudāt, kaut kas notiek pie tevis, kad Dievs to pieskarās, tad nāc pie manis, es gribu par tevi aizlūgt vēl. Bet es par visiem nelūgšu noteikti, par dažiem. Pēc tam kalpotāji nāk šajā priekšā ar lielajām burtnīcām. Lūgs par jums, pierakstīs jūsu vajadzības, uzklausīs jūs. Un par šīm vajadzībām viņi paši lūgs šeit, un pēc tam lūgs arī īpašās sapulsēs, arī individuāli mājās par šīm vajadzībām tiks lūgts. Un ar jums tiks uzturēts kontakts, lai šīs lūgšana vajadzības tiešām tiktu arī piepildīts. Halleluja! Psalms 107:20 ir rakstīts, viņš sūtīja savu vārdu un dziedināja viņus. Viņš dziedināja savu vārdu. Psalms 103:3 pāns, viņš piedod visus tavus grēkus un dziedēja visas tavas vainas. Dzirdi? Cik grēkus viņš piedod? Visus. Kādas vainas un cik vainas viņš dziedina? Visas. Nav tāda slimība, no kurām tas kungs negribētu un nevarētu dziedināt. Nav tāda grēku, kurus Dievs negribētu un nevarētu piedot. Nav tādas atkarības, no kurām tas kungs nevarētu atbrīvot. Bībele saka, ka viņi uzliks rokas neveseliem, Marka evaņģēlijā, un tie taps veseli. Tie svaidīs ar eļļu, un tie taps veseli. Tas kungs ir šeit. Tu esi pieņēmis Jēzu kā savu glābēju. Dzīvība ir tevī. Tev pieder dziedināšana. Debes Tēvs, es lūdzu šajā brīdī. Aizskar. Halleluja. Es šeit sajūtu Dieva svaidījumu.
Es reāli šajā vietā sajūtu svaidījumu. Ja es neko nejustu, es tik no tā zinātu, ka šeit ir svaidījums un tā svētā gara klātbūtne. Bet es jūtu. Es jūtu arī rokās ko īpaši. Tas nozīmē, ka būs jāskrāmē kādām rokas arī. Halleluja! Kāds vīrs vārdā Bartimejs, viņš nāca pie Jēzus un teica, Dievs apžēlojies par mani. Viņš brēc Jēzu un pakaļ. Jēzus viņu pieaicināja un prasīja, ko tu gribi? Un viņš atbildēja, es gribu redzēt, jo viņš bija akls. Un Jēzus teica, lai tev notiek pēc tavas ticības. Un viņš tika dziedināts tajā pašā brīdī un seko Jēzum. Jēzus tagad saka tev, ko tu gribi? Pats dziedināties šur tur vai no visa kā, vai pats no kā? Konkrēti, ko tu gribi? Sāk to Dievam. Arī, kad tu nāks pēc tam pie kalpotājiem, sāk to konkrētas lietas. Lūkšanām ir milzīgs spēks. Ko tu gribi? Kāda dziedināšana tev vajadzīga? Ne tikai miesas, bet arī finansiāli, emocionāli. Vajadzīga atbrīvošana no ļauniem gariem, no lāstiem. Tāpēc mēs esam šeit. Ko tu gribi? Debes Tēvs, tu lūdzu. Tu pasaki konkrēti. Vari skaļi neteikt, bet tu konsultē priekš sevis paša. Pie sevis kaut klusībā pasaki, ko tu vēlies šajā brīdī. Arī pie miesas dziedināšanas. Ne tikai viena lieta, tas varbūt vairākas lietas. Halleluja! Svētais Gars, es lūdzu aizskar. Tu redzi šo cilvēku vajadzības, tu redzi katru vienu vajadzības. Ar tavām brūcēm mēs esam pilnībā dziedināti. Es apliecinu šo faktu, ka ar tavām brūcēm, Dievs, mēs esam pilnībā dziedināti. Wow! Es jūtu, kā kāds cilvēks tiek aizskars, burtiski visā ķermenī tu sajūti siltumu. Tu knapi kājās stāv šajā brīdī. Tev daudz netrūks, ka tu novelsies zemē. Turpat. Dievs tev aizskar un Dievs tev dziedina. Halleluja! Es jūtu kā cilvēku, kuram pār pleciem, pār rokām, pār galvu iet karstums šajā brīdī. Svētais Gars tev ir aizskārs un dziedina. Svētais Gars tev atbrīvo. Halleluja! Kudaram baba saterila la baba sataya. Kido brobo sotetelere vese. Es redzu, kā iziet no tevis. Kā iziet no tevis mēsli, kas uzkrājušies tur gadiem ar gadiem. Tie iziet no tevis caur rokām, caur ādas porām. Jēzus vārdā sātana vācies. Hudi šitora mesetēja. Halleluja. Tas kungs dziedina šajā brīdī no osteohondrozes. Viņš aizskar mugurkaulu skriemēs kakla rajonā. Svētais Gars dziedina šajā brīdī no skoliozes, savilkti pleci, stīva spranda, rokas. Esi brīvs šajā brīdī. Lūdamā sekībā babadā sājā. Klausies, tu nemiris no auzēja. Tu nemiris, bet dzīvos. Un sludinās tā kunga darbus. Tu nemiris no auzēja, bet dzīvos tam kungam un liecinās par viņu darbiem. Es pavēlu auzējam izzust, iznīkt Jēzus vārdā. Tu vairs nemocīsies no galvas sāpēm. Tas kungs tev aizskar. Šī tīkī babā sājā. Kurā mēmēmē sājā. Ja kas jūt Dieva pieskārienes, nes te skrieši te priekšā. Halleluja. Tie, kas jūt, jebkurš, no draudzes, ne no draudzes, ja tu jūt, kā Dievs tev aizskar šajā brīdī, karstums, siltums, trīsas, nāc šeit. Halleluja.
kārtībnieki arī. Pieskaries, kungs, Jēzus vārdā. Šī dievā labā staigā. Halleluja. O, kungs, aizskar. Aizskar, kungs, Jēzus vārdā. Halleluja. Piepildi ar savu garu dzīvē, Dievs. Piepildi ar savu garu, kungs. Vēl, kungs. Ka viņi vairs nekad nav tāda kā agrāk. Aizskar, kungs. Aizskar, kungs. Pilnīga dziedināšana, Jēzus vārdā. Pilnīga dziedināšana. Aizskar, kungs. Pilnīga dziedināšana, Jēzus vārdā. Pieskariet, debes Tēvs. Pilnīga dziedināšana. Pilnīga dziedināšana, Jēzus vārdā. Pieskariet, kungs. Pieskariet. Vēl pieskariet. Prieks. Piepildi ar savu garu dzīvē, Dievs. Aizskar, kungs. Piepildi ar savu garu dzīvē, Dievs. Vairāk, kungs. Vairāk, kungs. Pilnīga dziedināšana, Jēzus vārdā. Pilnīga dziedināšana, Jēzus vārdā. Tagad, kungs. Pieskariet. Aizskar, kungs. Pieskariet. 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 Pieskariet, kungs. Aizskar, kungs. Pieskariet. Pilnīgi. Pilnīgi. Aizskar, debes Tēvs. Pilnīga dziedināšana. Pieskariet. 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 Halleluja. Halleluja. Pilnīga dziedināšana. Pilnīga dziedināšana. Pilnīga dziedināšana, Jēzus vārdā. Aizskar, kungs. Pilnīga dziedināšana. Ar tavām brūcēm mēs esam dziedināti. Aizskar, debes Tēvs. Pilnīga. Piepildi ar savu garu, Dievs. Pilnīga dziedināšana. Pieskariet, kungs. Kā jūs sauc? Marutai bija augsts asinsspiediens un sāpēja galva. Tas sāpes ir prom. Un kaut kas notiek arī rokai. Mēs īsti vēl nezinām, bet... Redzēja vīziju. Marut redzēja vīziju, kā Dievs kaut ko dara pie rokas. Amen. Pasaki viņu tos tiesības savu. Man ļoti daudz gadu sāpēja potīt, jo bija lausts papēžu kauls. Šodien sāpes pazuda. Halleluja! Paldies! Jā, bija tā, ka tad, kad mācītājs lūdza, es jūtu, ka siltums ir mugurā. Es zināju, ka man tā problēma ir, un man bija tā, ka es varu pamēģināt pieliekties. Nebija tā, ka man kādreiz sāpēt ļoti, bet bija tā, ka es jūtu, ka kaut kas nav kārtībā. Un tagad es jūtu, ka viss ir tā kā tā taisni. Tā kā vajag būt. Un tev bija siltums mugurā, ja tajā brīdī. Tagad tu priekšā iznāc, vai kad tu stāvēji tur vēl? Un tagad arī ir. Halleluja, Dievs.
Es pateicos par pilnīgu dziedināšanu, Jēzus vārdā, lai katrs skriemos ieņem tādu formu, kā tu esi radījis. Amen. Ja šitā stāv, ja, tavs priekš kritīs. Kas tev nozīmē? Šīs nedēļas nogalē ceturtdien man bija iesākās mugursāpes, aizgājis darbu, viss bija kārtībā, sāku strādāt, parādījās mugursāpes tāds, ka nevarēju paciest. Pirmā doma bija braukt uz slimnīcu pie ārstiem, lai taisa blokādi un lai potēja zāles, lai man pāriet tās sāpes vienkārši, lai es varētu turpināt strādāt. Un beigās man sanāk tā, ka šodien atbrauc uz tejieni, jā, ir rezultāts, sāpes samazinās. Ir labi. Tu pārgājas sāpes? Jā, viegli. Samazinās. Tas nav tā, ka pilnībā pārgājas samazinās. Aha, ok. Kas jums notika? Tātad man no vakardienas sāpēja ceļgals, man viņš nesāp vairs, es nezinu kādā veidā. Un man vajadzīga bija emocionāla dziedināšana, man Krūšu rajonā bija silts. Man pirms tam visu laiku es raudāju, un man gribējās raudāt, tagad man negribas raudāt. Paldies! Kas jums notika? Labi. Jā. Jā. Jums bija no tā vēža, bija grūti elpot, ja? Ilzei plaušu vēzis, kurš arī visā ķermenī izplatījies, viņai bija grūti elpot dēļ šīs slimības. Un šobrīd ir palika vieglāk elpot jau. Bet ko jūs jutāt tajā brīdī? Kāds siltumu vai kaut ko jutāt arī? Krūtīs, ja? Un tur, kas stāvījāt tur? Vai šeit gribējāt? Šeit, kad iznāca Ilze uz lūkšanu, tad lūkšanas laikā viņš sajūta siltumu krūtīs un sāka vieglāk elpot. Jēzus Kristus vārdā. Aizlūksim visi kopā par Ilzi. Izceršam savus rokas pret Ilzi. Un arī lūkšanas sarakstā būs iekšā, un mēs turpināsim lūgt. Jēzus Kristus vārdā. Tu audzēji gars, vēža gars, sātana, vācies prom. Izej ārā no Ilzes. Tev nav tiesības tur būt. Viņa ir reuns radījums Jēzu Kristu. Jēzus asins mēs piesaucam, šķīstī Ilzi visā pilnībā. Mēs pavēlām visiem audiem, visiem šiem vēžu šūnām iznīkt šajā pašā brīdī. Jēzus vārdā. Pilnīga dziedināšana. Tagad tu. Jēzus vārdā. Halleluja. Mēs pateicamies Dievs par pilnīgu dziedināšanu. Amen. Dievs jau mīl Ilzi tevi. Vai pašam jāpastāst? Kā to sauc? Rasmus, foršs vārds. Tātad Rasmus, viņam bija kaite, viņam pie ārsta arī bija, ja? Nebija pie ārsta. Visu laiku dūra, kreisā pusē, ja? Arī, kas šeit atnāca, dūra, ja? Un dievkalpojuma laikā, lūkšana laikā, vai kurā brīdī tas bija? Tur. Tu kaut ko jūti tajā brīdī? Siltumu? Visam ķermenim izgāja cauri siltums, un šis dūrējs ir prom. Halleluja! Amen. Paldies. Juris liecina, ka atbraucis ir galīgi sliktā garstāvoklī. Un ar mēnešiem bija nomākts. Ja?
tāds slikts garastāvoklis. Un šeit gribas smieties un prieks ir pārņēmis. Halleluja! Paldies! Agris. Viņš ir drosmīgs puika. Jāatcerās visu, ko man tikko tā Agris teica. Izstāst vēlreiz. Man visu laiku tā kā bija, es biju visu laiku satraukts un uztraucies, un man, tā teikt, ģermenis drebēja iekšējā, un tagad iekšā bija tāds satraukums visu laiku, un tagad man arī prāts man atslāba, un es kļuvu mierīgāks, un viss kļuvu mierīgāk, un es biju priecīgāks, pie mammas aizgāju, ļoti laimīgs, man pēc tās lūkšanas vienkārši tāds atslābums, vienkārši. Tev nekad tā nav bijis? Gandrīz nekad. Cik tev vienmēr tas uztraukums tāds un tas uzvilkusās? Jā, vienmēr, bet tagad bija šķītiņi ir. Bet tā viss gandrīz aizgāja. Tas jau normāli, ka priekšā uztraucies. Es arī uztraucos uzreiz. Jā, es uz skatuves gandrīz nekad nekāpju, tikai skolā tur ieskaities, klavieru ieskaities, un tikai tad es uztraucos, un arī citādi, kad vajag priekš lielas auditorijas, tā teikt, runāt. Mālacis, Agri. Lai Dievs jūs svētī. Halleluja! Tagad es aicinu kalpotājs priekšā šeit. Kalpotājs. Un kas notiks šobrīd? Katrs kalpotājs individuāli par katru aizlūgs. Pierakstīs tavas vajadzības. Šīs vajadzības pēc tam tiks fiksētas sarakstā, un mēs par to sarakstu regulāri visi lūgsim Dievu. Tāpat apmainies ar kontaktiem, tā lai pēc tam šis kalpotājs var tev piezvanīt, vai tu viņam piezvanīt vari, vai satikties un tā tālāk. Jo šīs problēmas, kā tu jau saproti, nerisinās tikai vienā dienā. Tev ir vajadzīga palīdzība. Un tad šie kalpotāji ir priekš tam, lai palīdzētu. Viņi uzliks rokas, varīs ar eļu, un tā tālāk un tā joprojām. Un būtu labi, ka tu pēc tam ar šiem kalpotājiem uzturētu arī kontaktu, ka viņi turpina par tevi lūgt arī pēc šī dievkalpojuma. Tu zini, ka lūgšanām ir ļoti milzīgs spēks. Lūdzu, tā kā, kas vēlās, var iet pie kalpotāja, kurām katrs patīk, vai kuru kalpotājs norāda. Tu domāji, ka tu nelūdzi?